sākuma preskonferences, Viktors Moros un Žiga Lipušieks kopā ar mums, un sākumā pajautāšu vienu jautājumu. So, first of all, Coach, and also Žiga, same question, how do you feel? Tomorrow, really special game here in Frankfurt. How do you feel? The team ready, and your just opinion about the upcoming match? Labvakar. Un, protams, ka ļoti lieliskas sajūtas būt šeit, spēlēt tik lielajā arēnā. Un tas tiešām ir kaut kas neticams, jo mums, kā jaunam klubam un arī nepavisam futbola valsts, spēlēt šādus apstākļus pret šādiem pretiniekiem, tas ir ļoti liels sasniegums un, protams, ļoti patīkami tieši šāda futbola atmosfēra būt un spēlēt. Un tikai labākas emocijas jau tagad ir un ar nepacietību gaidām spēlēt. Hello. So I can say we are really looking forward to the game tomorrow. Coming on a stadium like this and knowing that there will be so many fans makes us proud that we are here in this competition, and we cannot wait for the game to start. Laiks jautājumam, time for questions. So there's a microphone I see, and if you have questions, just raise your hand. Vai būs jautājumi? Jautājums Viktoram, protams, ka par sastāvu. Osogu nepabeidza iepriekšējo spēli virslīgā, kāds ir viņa veselības stāvoklis un cik vispār futbols ir tavā rīcībā, piemēram, cik būs laukuma spēlētāji uz rezerves soli? Viktors, viņš varētu spēlēt rīt, bet mēs negribam riskēt, jo pēc dažām dienām mums ir svarīga spēle arī čempionātā un saprotam, ka tagad nav šī situācija, lai mēs pazaudētu spēlētāju vienas spēles dēļ, jo, ja kaut kas nopietnāk, tad mēs saprotam, ka uz 2 nedēļām neredzēsim spēlētāju. Pie mūsu grafika tas ir aptuveni 5 spēles. Tāpēc lēmums ir tas, ka viņš nespēlēs rīt, bet kopumā, ja par konkrētu skaitli es tagad negribu runāt, bet ir pietiekami spēlētāji, lai spēlētu un lai izveidotu maiņas arī. Un, Viktor, kurā brīdī tu jau savā prātā izlēmi par schēmu, kāda mums būs 2 vai 3 centra aizsargi, un tāpat arī par atslēgas kaut kādām pozīcijām tieši sākuma sastāvā, vai tas lēmums nāca jau ļoti saulēcīgi vai tikai pēdējā brīdī? Par schēmu es jau kādu laiku atpakaļ sapratu, ar kādu schēmu mēs spēlēsim, bet par spēlētājiem bija daži jautājumi, un pirms dažām dienām mēs atrisinājām visu to un sapratām, kas ir gatavs, kas ir spēles, un drusku jau paspējām pastrādāt pie šīs schēmas. And Žiga, question for you. Eintracht have different type of strikers or forwards. For example, Matanovic, he plays more in Europe League and less in Bundesliga, but he's completely other type. He's tall, he's strong, something like you. And does it mean that it much depends on their starting lineup, how our defense and personally you will play against them? Well, I would say that any striker playing in Eintracht, it's very quality players, so we are ready, we watch them, we know what they like to do, and I hope we will be able to deal with them quite okay, and yeah. Any more questions? Vēl jautājumi? If no? Okay. Ja neviens. Un arī trenerim jautājums vairāk kārt esi teicis par to virslīgas prioritāti un spēles ļoti tuvu cieši viena otrai, tikko spēlējāt arī virslīgā. Vai paguvāt ļoti detalizēti, taktiski paskaidrot futbolistiem, piemēram, par tiem pašiem uzbrucējiem, kā Marmušs, kā viņš pārvietojas laukumā, kā viņš meklē brīvās zonas,
vai tik niansēti, vai arī šādā līmenī, un zinot, ka tas ir grants, nav jēgas tik smalki, jo tāpat izies laukumā un viss aizmirsīsies? Protams, mēs jau rādījām spēlētājiem gan pretinieka spēlētājus, gan schēmu. Protams, mēs parādījām tās kvalitātes, bet kopumā tik detalizēti par tieši zonām, kur, kā tu teici, atveras kaut kāds no viņiem. Mēs to neradījām, jo svarīgais ir tas, ar ko ir stiprs tās spēlētājs. Kur viņš skries, nav tik svarīgi, jo mēs saprotam, ka jebkura situācija viņš var nokļūt un viņš ir stiprs šāda situācija. Tāpēc mums visiem jābūt gataviem jebkurai situācijai, un tas ir vissvarīgākais. Nebija tik daudz laika, lai detalizēti kaut ko radīt. Pēc mūsu iepriekšējās pieredzes mēs saprotam, ka var būt dažas situācijas, to nevajag darīt. Un galvenais, ko mūsuprāt mums bija jāizdara, mēs izdarījām. And Žiga, defenders need to play under very big pressure, not like in Virslīga. All opponents sit just deeper. But again, Galatasaray, you made this assist to forward, then we scored the goal. How do you feel in these situations, that like not often playing in these circumstances? Do you feel sure about your skills also? We know that you are very physically strong, but playing with your legs, with the ball under pressure. Twice, Žiga, give these passes. Of course, we don't expect to be maybe so much with the ball tomorrow. We are playing away, and they play very high pressing block when they're playing home. So we will see how we will adapt. I hope there will be situations even when we will have the ball and try to make some attacks. But as I said, it's hard also to predict how we will adapt, because of course it's the first time we are playing against such a high-level team, and we know everything will be happening much faster than in our championship. So this adaptation probably will be very hard, but hopefully we are ready for it. Un Viktor, to noslēdzošais jautājums. Skaidrs, ka pirms spēles neviens nerunā par sliktiem scenārijiem, bet ja gadījumā pretinieks dominēs un būs vārtus, vai RFS ir gatava spēles gaitā mainīt, schēmu, savu veidu, kā spēlēt, presingu, augstumu, piemēram, pamainīt stilu, lai vismaz būtu vārtus, lai izrādītu pretestību, nevis, piemēram, tikai ielīstu pēc iespējas mazāk vārtu? Jā, protams, esam gatavi jebkuram scenārijam, un tik daudz spēļu jau aizvadījām, dažas formācijas un daža spēļu tāda ritmā mēs sapratam, un tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam mainīt un saprast ļoti viegli un ātri visu. Tas notika ļoti ātri. Tā arī bija iepriekšējā spēle pret Galatasaray, kur pirmajā puslaikā mēs sapratām, ka nestrādāja viss tas, ko mēs domājam izdarīt. Un ļoti ātri to pamainījām. Spēlētāji visu saprata, jo, kā es jau teicu, daudz spēlēm jebkura formācija un jebkura spēles stila. Paldies! Thank you, everyone! Paldies!